Interesanti, vai fani jau sāk vainot Elvi? Sveicināti! Jā! Gibi! Kas jūs slimi esat? Bingo! Nu, pietrūka hokejs! Go, Leafs, go! Tā labi! Jūs nopietni! Sveicināti! Sveicināti Sporta galda YouTube kanālā. Mēs neesam tikušies jau kādus 2 gadus, bet mēs esam atpakaļ. Un ja kāds ir aizmirsis, es esmu Salvecis. Es taisīšu video pēc katras Latvijas izlases spēles šajā pasaules čempionātā, un kopā mēs iesim cauri visiem prieka un bēdu. Sāk jau izskatīties, ka vairāk bēdu nekā prieka brīžiem šajā pasaules čempionātā. Mēs iesim cauri visām emocijām, visiem vārdu guvumiem, un sāksim ar šo ļoti aizraujošo spēli. Vismaz noteikti aizraujoši tā bija neitrāliem faniem. Jo Latvijas izlases faniem šī bija tradicionālā sirdstriekas spēle. Spēles sākums, un te jau ir uzreiz skaidrs, ka nebūs nekāda pastaiga. Polijas uzbrucēji met ripu mūsu zonā un dzenās pakaļ, un viņi presingo aizsargus. Un to varēja redzēt visas spēles gaitā, un mūsu aizsargi ar to netika galā. Acīm redzams, ka šoreiz tā aizsargu līnija tomēr mums ir nedaudz plānāka nekā iepriekšējā gadā. Mums nav Rubīna, mums nav Balīnska. Šie tomēr ir 2 aizsargi, kuri māk labi apieties ar ripu un kuri var to izraidīt ārā no savas zonas vai vismaz padot piespēli tālāk uz uzbrucējiem, lai tā ripa nepaliek aiz vārtiem, lai Polijas hokejisti, kuri šajā spēlē to darīja ļoti veiksmīgi, nevarētu uzreiz sēsties virsū tiem aizsargiem un savākt ripu un dot to saviem aizsargiem un veidot bīstams moments vārtu priekšā. Un sāksim jau ar pirmajiem vārtiem. Rikošets numur 1 no 4. Un ja mēs varam runāt par šiem te rikošetiem, par šīm te neveiksmīgi atlēkušajām ripām, bet viss tas sākās ar mūsu aizsargu kļūdu. Polijas spēlētāji ieiet mūsu zonā, izdara mētienu, ripa atlec no Markus Komula kājas un aiziet pie Macijasa. Jānis Jaks viņam seko, bet ļoti pasīvi seko. Polija ieslidos zonā, izdara metienu pa vārtiem, atlec ripu no Markus Komula kājas, Kristofs Macijas savāc ripu. Jānis Jaks viņam seko, bet viņš seko diezgan pasīvi. Un beigās viņš arī nesavāc Macijas noju. Viņš ļauj izdarīt šo metienu, un jā, varbūt tas nav augstākās bīstamības metiens, bet katrs metiens pa vārtiem ir bīstams. Tas ir hokejs, un mēs to redzējām šoreiz. Ja ripa lec tā kā tā veiksmīgi lec Polijas izlasei, tad jebkurš metiens var būt vārtos. Un, Elvi nevainosim. Mēs tiešām lielākajā daļā no šiem te vārtu guvumiem 3 no 4 stabili nevaram vainot Elvi. Pārāk tuvu sakļāvušies vārtu priekšā, pārāk daudz mūsu ķermeņu vārtu priekšā. Elvis absolūti neko neredzēja. Ripa neveiksmīgi atleca, un arī uzbrukumā mums īpaši nevedās. Polijas spēlētāji bija sakļāvušies cieši pie saviem vārtiem. Un mūsu hokejisti bija ļoti apmierināti ar spēlēšanu pa perimetru. Mūsu hokejisti bija uztaisījuši tādu smuku aplīti kā bērnu dārzā. Un vienkārši deva ripu viens otram, bet nekādu sāsinājumu, nekādu iespēju vārtu priekšā nebija. Otrajā periodā gan tas nedaudz mainījās. Raivis Ansons uzmet uz vārtiem. Roberts Mamčits pirmais pie ripas un ieraida to vārtos 1-1. Te arī mēs redzējām nelielu problēmu poļu aizsardzībā. Viņi ļoti ātri sagāja visi uz Ansonu, kurš atrada iespēju izdarīt metienu, atlēkusī ripa, un Mamčits bija pirmais pie tās, un visi 3 poļi, kas bija apkārt Ansonam, viņi nekādā veidā nevarēja tikt līdz Mamčicam laikā, un ļoti precīzs metiens. Ļoti labs metiens Mamčits izpildījumā 1-1. Bet ilgi priecāties par vārtiem mēs nevarējām, jo vēl viena kļūda aizsardzībā, vēl viena neveiksmīgi atlēkus ripa un 1-2. Labi, mēs varam teikt rikošeti, bet Polija iet uz vārtiem, poļi meta, un viņi meta daudz, jo īpaši otrajā periodā viņiem pat bija vairāk metienu nekā Latvijas izlasē. Un šī stratēģija arī sev attaisnoja. Polija izvirzījās vadībā. Vēl vienreiz Polija izvirzījās vadībā. Un viss ir tikai loģiski. Latvijas izlase izskatījās lēnāka nekā tai vajadzētu būt. Latvijas izlases aizsargi, jo īpaši izskatījās lēnāk nekā viņiem vajadzētu, jo īpaši ar lēmumu pieņemšanu. Es jau teicu, ka Polijas uzbrucēji viņiem bija virsū.
uzreiz bija virsū. Polijas uzbrucēji ļoti ātri devās Forčakā. Viņi strādāja ļoti smagi, un Latvijas aizsargi lēmumus pieņēma pārāk lēni. Tātad nākamajās spēlēs to arī ir jāņem vērā, ka mums to ripu vajag ātrāk dabūt ārā no zonas, ka ripai ātrāk ir jānokļūst uzbrucēju rīcībā, jo citādāk pretinieks, kurš ir gatavs nostrādāt labāk, kā poļi šajā spēlē noteikti bija gatavi labāk nostrādāt, viņi to darīs. Viņi ies uz aizsargiem, viņi presingos, un tā varbūt arī ir problēma šai aizsardzības līnijai, kas nav tā pati spēcīgākā. Neteiksim arī, ka bija īpaši daudz momentu. Kaspars Daugaviņš vārtu priekšā, ko es saku, jāiet uz vārtu priekšu, trapa vārtu stabu. Arī Batņam bija ļoti labs moments vārtu priekšā, bet, diemžēl, Ripa neielido vārtos. Un tas, ko mēs redzējām no Latvijas izlases, bija tā vēlme sasniegt perfekto metienu, sasniegt perfekto saspēli. Un es nezinu, tikt pēc čempionāta kaut kādos highlightos, tikt kaut kādā top 10. Bet Polijas aizsardzība to bija izkodusi. Polijas aizsardzība nelaida rips cauri vārtu priekšai, Polijas aizsardzība neļāva mūsu spēlētājiem tikt no perimetra tālāk uz vārtu priekšu. Mūsu spēlētāji ir īpaši negāja uz vārtiem, vismaz pirmajā un otrajā trešdaļā. Bet trešajā periodā šī bija cita Latvijas izlase. Šī bija daudz ātrāka, daudz spēcīgāka, daudz strādīgāka Latvijas izlase. Un to mēs redzējām arī mazākumā. Mazākumā, kas ir Latvijas izlases galvenais ierocis. Mazākumā, kas pagājušajā pasaules čempionātā bija vislabākais. Virs 93%. Kaspars Daugaviņš, Rodrigo Abols un Kārlis Čukste aizskrien trietā pret 2 aizsargiem mazākumā. Tā sanāk, ka visi spēlētāji sajiet uz Daugaviņu un Čuksti, un viens pats Abols paliek vārtu priekšā. Brīnišķīgs metiens, neko pielikt, neko atņemt. Rodrigo Abols izlīdzina rezultātu. Tieši tas, kas bija vajadzīgs trešā perioda pašā sākumā. Un trešajā periodā jau mēs redzējām, ka iniciatīva pāriet Latvijas izlases rokās. Mēs redzējām lielāku vēlmi darīt to netīro darbu. Iet uz vārtu priekšu, izdarīt metienus no zilās līnijas, cīnīties par ripu vārtu priekšā. Un arī viena lieta, ko Latvijas izlase darīja diezgan labi visas spēles gaitā, bija vidus zonas aizslēgšana. Mēs neļāvām poļiem iet ar ripas kontroli mūsu zonā, tāpēc arī viņi to ripu meta un tāpēc viņi presingoja aizsargus. Bet šoreiz 4 poļi pret 3 latviešiem ieiet ar ripu zonā, kontrolēti, ripa neveiksmīgi atlec, un tā ir vārtos. Dzjubinskis izdara metienu, kas trāpa pa Jāņa Jāka kāju, tieši uz Macijas nūjas, un rezultāts ir 2 pret 3 Polijas labā. Statistika pēc šīs spēles viņam ir diezgan briesmīga. Bet Elvi nevar vainot pie tā. Mēs tiešām nevaram vainot Elvi pie šīs situācijas. Nākamajā spēlē viņš droši vien būs labāks. Es esmu pārliecināts, ka viņš būs labāks. Nav jau variantu. Nevar būt, ka šādi, tik neveiksmīgi Latvijas izlasē turpināsies čempionāts, ka katra ripa atlieks uz pretinieka nūjas, vai katra ripa ieliks kaut kādā neaizsargātā stūrītī Merzļikinam. Nevar tā būt. Šajā spēlē mēs neiztikām arī bez kurioziem. I don't think there's just so much noise in the building. And then see that the recognition. What is it? What's going on? I heard a noise. Is somebody downstairs? Oh, God, Meg, you startled me. I'm sorry. Šeit Rodrigo Abols ģirta Ankipānu labākajās tradīcijās. Redzēsim, ko pēc tam par to teiks Startautiskā hokeja federācija. Iespējams, ka kādu spēli Rodrigo Abolam nāksies skatīties no tribīnēm. Cerams jau, ka ne. Viņš atvainojās vairākas reizes tam tiesnesim. Tiešām viņš arī apskāva, cik mīļi to tiesnesi pēc tam, kad viņš iesit viņam pa seju. Turpinājumā Latvijas izlase atkal iet uz vārtiem. To, ko viņi nedarīja pirmajā spēles pusē, beidzot otrajā periodā viņi sāk darīt. Un Kaspars Daugaviņš, kurš jau arī iepriekš devās uz vārtiem, atkal dodas uz vārtiem. Kristaps Zīle izdara metienu no zilās līnijas. Ļoti liels jūceklis vārtu priekšā. Un ripa no Kaspara Daugaviņa ielec vārtos, un rezultāts ir 3-3. Un es saprotu, kāpēc varbūt no tiesneša skata punktu šos vārtus nevajadzētu skaitīt, ja tur Abols bija iekšā un Daugaviņš tur bija iekšā un liels juceklis, bet reāli nekāda pārkāpuma nebija. Un to mēs arī noskaidrojām pēc ilgas video skatīšanās. Turpinājumā Rihards Bukarts
izlēma uzspēlēt NHL. Viens vienīgs Rihards Bukarts vārtu priekšā, apkārt viņam 4 poļi, tas vienīgais, kas bija viņa ceļā, to viņš apveda kā mazu bērnu, un rezultāts 4-3. Beidzot Latvijas izlase ir vadībā šajā spēlē. Tas nāca diezgan ilgi, bet tam bija jānotiek. Trešajā periodā spēle gāja tā, ka Latvijas izlase jau principā saprata, ka šeit tā kā vajadzētu uzvarēt. Šī ir mūsu spēle, šis ir mūsu pretinieks. Jau galu galā nevar zaudēt Polijai pasaules čempionātā. Un tajā brīdī jau, kad Rihards Bukarts izvirzīja vadībā Latvijas izlases, mēs turpinājām iet uz priekšu. Mēs turpinājām veidot bīstamus momentus. Un nebija sajūtas, ka poļi varētu nākt atpakaļ un izlīdzināt rezultātu, jo nebija reāli tādi momenti. Mūsu hokejisti devās uz priekšu. Mūsu hokejisti devās gūt 5. vārtus. Taču viens uzmetiens un rezultāts ir neizšķirts. Mateušs Birks no zilās līnijas ripa no mūsu aizsarga ielidoja Elvimira Zļikina vārtos. Ko Elvis var darīt šajā situācijā? Vienīgais, ko šajā gadījumā tiešām varēja uzlabot, kārtējā zaudētā divcīņa aiz vārtiem. Mūsējiem tiešām tā cīnīšanās kaut kā šodien galīgi nevedās. Un labi, skaidrs, ka poļiem krita iekšā viss, kas var iekrist. Un ja mēs gribam uzvarēt tādus pretiniekus kā Vācija un Slovākija, mums ir jābūt labākiem divcīņās. Un tā arī šī spēle nonāca līdz papildlaikam. Un jā, poļi bija pelnījuši vismaz 1 punktu. Viņi nospēlēja tiešām ļoti cieši, ļoti agresīvi. Viņi izkārtoja spēli tā, ka mūsējie bieži vien nezināja, ko darīt. Es vēlreiz uzsvēršu, ka mūsu aizsargiem bija ļoti sarežģīta spēle. Papildlaika Latvijas izlase arī iesāk mazākumā, ko ļoti veiksmīgi mēs neutralizējam. Un tad jau var sākties uzbrukuma viļņi. Un šajā gadījumā Rodrigo Abols plus Kaspars Daugaviņš, tie ir vārti. Daugaviņš jau papildlaikā trāpīja pa vārtu stabu. Bija ļoti tuvu, lai šo spēli noslēgtu. Elvis Zļikins glāba. Tiešām glāba. Bet kapteinis 1,5 minūti pirms papildlaika beigām noslēdz vakaru. Noslēdz spēli, atnesa Latvijai 2. punktu, kas tiešām būs ļoti svarīgs turnīra tabulā. Par to turnīra tabulas svarīgumu runājot, tas 3. punkts, ko mēs zaudējām, varbūt arī ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Taču neaizmirsīsim arī pagājušo gadu, kad mēs zaudējām Slovākiem pasaules čempionāta ievadā 2. spēlē. Un pēc tam tikām ceturtdaļfinālā pāri viņiem. Ejot tālāk uz nākamo spēli, jautājums, vai vārtos Kristēns Gudļevskis vai Elvis Zļikins. Zļikins aizvadīja ļoti sarežģītu spēli, metienu bija samērā daudz, un arī tas atvairīto metienu procents bija diezgan nesmuks, taču, kā jau es teicu, mēs nevaram vainot Elvi. Šajā spēlē man patika tas, kā darbojās Freibergs. Viņš bija visātrākais ar nūju, viņš labi darbojās divcīņās. Viņš ātri domāja. Tās lietas, kas nesanāca praktiski nevienam Latvijas izlases aizsargam, viņam sanāca nedaudz labāk kā pārējiem. Mēs redzējām, ka Krastenbergs un Daugaviņš dodas uz vārtiem. To, ko viņi darīja, es gribētu redzēt arī vairāk no citiem spēlētājiem. Skaidrs, Rihards Bukarts un Roberts Bukarts un Abols un visi šie te vadošie spēlētāji parādīja savu meistarību pret Poliju, bet es gribētu redzēt to gaļu no citiem spēlētājiem. Es gribētu redzēt Batņu vairākajiem uz vārtiem. Viņš gāja bišķiņu uz vārtiem, bet es gribētu tomēr redzēt vairāk no viņa. Viņš ir milzīgs, viņš var vienkārši nostāties vārtu priekšā un neviens viņu nevar aizbīdīt. Atrodiet man kādu spēlētāju, kurš var aizbīdīt Oskaru Batņu no vārtu priekšas. Viņam tur ir vienkārši jānostājas un jāgaida, kad kāds no zilās līnijas uzmetīs pa vārtiem. Jānis Jaks to noteikti var darīt, viņam ir labs metiens. Komuls, es nezinu, varbūt tie bija nervi. Nebija tāpat labākā spēle. Viņš ir aizsargs viens no 2 Latvijas izlasē uz labo roku, tā kā malā viņš noteikti nesēdēs, bet ja viņš grib sev nopelnīt vairāk laika uz ledus, tad vajadzēs nedaudz, tā teikt, nomierināties, nedaudz vēsāk attiekties pret spēli. Labi darbojās arī 4. maiņa, Traumaks, Egle, Gavars, jo īpaši pamanāms savās
ierobežotajās minūtēs bija Traumaks. Es gribētu noteikti redzēt vairāk no Traumaka. Un nevis tādā ziņā, ka mēs prasām vairāk no Traumaka, bet tādā ziņā, ka es vairāk Traumaku vēlētos redzēt laukumā. Viņam acīm redzami ir meistarība. Daudz meistarības. Es nezinu, pēdējās minūtēs viņš uz laukumu praktiski nedevās. Viss tā 4. maiņa uz laukumu nedevās. Es tomēr gribētu redzēt vairāk no viņiem. Bet labi, jā, nākamā spēle pret Franciju. Francijas izlase mums ir zināma izlase. Vajadzētu tā kā saņemties. Bet viņi zaudēja Kazahstānai. Tāds ļoti dīvains zaudējums. Francūži, jā, guva ātri vārtus, bet kaut kā viņi pamanījās arī iesākt spēli ļoti slikti un ielaida vārtus uzreiz pēc gūtajiem vārtiem un kaut kā viņi nevarēja tomēr tikt atpakaļ tajā spēlē. Tāpēc arī pret Franciju Latvijas izlasē būs svarīgi gūt pirmos vārtus. Mēs acīm redzami, protam, aizstāvēties. To mēs pierādījām pagājušo gadu. Ja nenotiks kaut kādi fenomenāli ripas atliecieni, kā spēlē pret Poliju, mums noteikti vajadzētu arī noturēt pārsvaru. Gribētos redzēt sāsinājumu. Bija pārāk daudz spēles pa perimetru. Tomēr vajadzētu vairāk iet uz vārtiem. Jā, bija tas viens batņas moments, kur vārta priekšā, jā, acīm redzam, tā bija sarunāta izspēle, bet vajag tomēr vairāk iet to netīru. Mēs jau par to esam runājuši, ka vajag doties uz vārtu priekšu. Bet jā, šai spēlei tas arī viss. Ja tev patīk šis video, spied like, abonē kanālu. Visiem pasaules čempionāta jaunumiem seko līdz portālā hokejziņas.com, un tad jau tiekamies pēc spēles ar Franciju nākamajā video. Ceram uz 3 punktiem. Tie mums ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies cīnīties par ceturtdaļfinālu. Nedrīkst pieiet spēlēt tik pavirši, cik mēs to darījām šodien.